Speciālās skolas. Ko mēs par tām zinām? Vai speciālā izglītība kaut kā atšķiras no vispārējās izglītības? Un vai Latvijā ir iespējams nodrošināt bērnam invalīdam pilnvērtīgu skolas dzīvi? Šodien raidījumā skatieties, kā mācību process tiek organizēts speciālajās skolās bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, nedzirdīgajiem un neredzīgajiem skolēniem. Invalīds nenozīmē izolēts un nespējīgs. Latvijas Jātnieku federācijas paralimpiskās sekcijas sportista Oskara Lukauska pozitīvā pieredze. Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi. Ceļamies no rīta, steidzamies uz darbu, vedam bērnus uz skolu, brīvdienās atpūšamies kopā ar ģimeni, braucam ceļojumos un tā atkal dienu no dienas. Taču mums blakus dzīvo arī citi, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Vai esat iedomājušies, kāda ir viņu dzīve? Kā jūtas šie bērni, kur viņi mācās un kā pavada savu ikdienu? Šodien mēs jums parādīsim mazu daļiņu no šīs dzīves. Kopā ieskatīsimies vairāku speciālo skolu ikdienā. Latvijā mums ir dažādas skolas, ir pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, profesionālās skolas, mākslas un mūzikas, un ir arī speciālās skolas. Un jāsaka, ka pēdējā laikā tieši speciālās izglītības iestādes arī maina nosaukumus, un, protams, jautājums ir kādēļ. Un tādēļ, ka, diemžēl, sabiedrībā valda tāds stereotips, ja, ka speciālās skolas ir kaut kas īpašs, un noteikti vecāki nevēlās uz šīm skolām iet, jā, lai bērni mācītos tur, bet patiesībā šīs speciālās skolas apmierina bērnu vajadzības, kuras ir īpašas. Ja? Tas ir gan bērniem ar redzes traucējumiem, bērniem ar dzirdes traucējumiem, kustību. Ir skolas tieši vērstas uz somatisko slimību ārstēšanu. Un šīs skolas patiesībā ir daudz iekļaujošākas, ja, jo rūpējās tieši gan par bērnu izglītības iespējām, gan arī par bērnu veselību. Pirmā skola, ko apciemojam, ir Rīgas 2. speciālā internāta pamatskola, kur mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Mūsu skolā mācās dažādi bērni ar dažādiem psihiskas attīstības traucējumiem, ar dažādiem attīstības traucējumiem, garīgas atpalicības pakāpes. Dažādi bērni no vieglas līdz dziļai garīgai atpalicībai un ar komplicētiem traucējumiem. Garīgā atpalicība un kustības sfēras arī traucējumi. Skolai ir gara un interesanta vēsture. Tā pārdzīvojas daudz pārmaiņu un spējusi mainīties tām līdzi. Šobrīd skolā mācās vairāk nekā 100 skolēnu. Bērnus uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas norīkojumu. Skolā ir 3 apmācības līmeņi. Katram no tiem noteikta atbilstoša grūtības pakāpe izglītības satura apguvei. Pirmā līmenis, kas ir A līmenis, tur mācās bērni ar vieglas garīgas attīstības traucējumiem. IQ rādītājs ap 69, kur tā šiem bērniem. Tad 2. līmenis ir, kur mācās ar vidēji smagas attīstības traucējumiem. Un arī mums ir, tur bērni mācās ar dziļiem, ja, un smagiem. Tas ir 3. līmenis. Ja. Tur pārsvarā notiek rehabilitācija, ja, rehabilitācijas pakalpojumi un sociālo iemaņu attīstīšana. Skolā bērniem garantēti visi nepieciešamie valsts apmaksātie medicīniskie pakalpojumi, kā arī speciālās izglītības speciālistu pakalpojumi. Mums strādā 2 masieres. Visi bērni jau pēc ārsta attiecīgu norīkojumu var saņemt masiera pakalpojumus. Tad mums ir saules istaba, jo bieži mūsu bērniem ir arī imunitāte pazemināta, ja? Un viņi tā saucami bieži slimojošie bērni. Tas arī svarīgi tādā veidā veicināt imunitāti. Skolā strādā profesionāli ergo un fizioterapeiti, logopēdi, ir pieejamas psihiatra un psihologa konsultācijas, kā arī nodarbības pie Montessori pedagogiem. Īpaši skola lepojas ar savu sensoru istabu, ko izmanto gan bērnu attīstības veicināšanai, gan arī skolēnu atpūtai un sarunām ar psihologu.
Vecāki, kuri rūpējas par saviem bērniem, ir ļoti apmierināti ar šīm skolām, jo tieši šeit bērni jūtas labi. Un, protams, jāsaka, ka cik mēs bijām arī apmeklējuši speciālās izglītības iestādes tieši konkrētā izvērtējumā, tad bērni arī maina skolas, jo veselības stāvoklis uzlabojās, tad bērni arī pāriet uz vispār izglītojošām skolām. Un notiek arī otrādi, ka no vispār izglītojošām pāriet uz speciālām skolām. Tā kā mums ir tomēr viena izglītības sistēma, un bērni mainās viņu vajadzības, līdz ar to arī, lai bērni varētu mācīties, šīs skolas ir iespējams arī tad jāmaina. Latvijā palielinājies to skolēnu skaits ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri ir integrēti vispār izglītojošās skolās. Šeit īpaši svarīgs ir objektīvs skats uz bērnu spējām, kā arī skolas gatavība pieņemt bērnu ar īpašām vajadzībām. Lai šiem bērniem būtu vieglāk adaptēties un justies labi parastajās skolās, mums noteikti jāstrādā un jārunā ar mūsu bērniem. Lai šis process noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, 39 Latvijas skolās ieviestas Latvijas Universitātes atbalsta programma, kas ietver audzināšanas stundas, kurās meitenes un zēni apspēlē visdažādākās situācijas un iemācās daudz noderīgu sociālu iemaņu, kā arī cieņu pret atšķirīgo. Pasaule ir dažāda. Mēs esam šai pasaulē ļoti, ļoti dažādi, atšķirīgi. Manuprāt, šis projekts ir tieši tas, kas viņiem liek arvien vairāk un vairāk aizdomāties par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, kā vajadzētu izturēties vienam pret otru, un ka varbūt tieši šis te pozitīvisms ir tas, kas dažreiz mums pietrūkst. Pajautājām pašiem skolēniem, kāda ir viņu attieksme pret bērniem, kas kaut kādā veidā atšķiras. Man žēl viņus ir, un es labprāt ar viņiem gribētu draudzēties, es gribētu viņiem palīdzēt. Pilnībā tādi paši bērni kā savādāk, tikai viņiem ir tikai nelielas, mazliet savādākas problēmas nekā mums. Viņi ir tie paši bērni, bet varbūt viņi ir invalīdi, bet nekas nemainās, viņi tie paši bērni ir. Ja es ar kādu draudzētos, es mēģinātu pielāgoties viņam un kaut ko tādu darīt, ko viņš spēja arī. Man kaimiņš ir tāds. Visi viņu žēlo, bet man šķiet, ka tas nav pareizi, tāpēc, ka viņam paliek vēlāk pašam bēdīgi ap sirdi, tāpēc, ka viņam nav tās kājas un viņam grūti staigāt. Man ir viens draugs pazīstams, tā ir meitene, viņai ar kājām problēma. Es palīdzu, viņi runājos, jau tā smīdinu. Mūsu skola īsteno vairākas apmācības programmas, un viena no tām ir paredzēta bērniem ar somatiskajām saslimšanām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu skolā varbūt nav tādu bērnu ar vizuāli redzamiem kādiem trūkumiem vai defektiem, bet šīs somatiskās saslimšanas, tātad astma vai aktīvā stadijā vai regresijas stadijā, tas nozīmē to, ka bērniem ir jādodas pie medmāsiņas, ja ne katru dienu, tad nedēļā vairākas reizes ir jāveic šie te plaušu mērījumi. Klases biedri par to zina, bet neviens nekad šos te bērnus neapsmēja vai kā citādi par viņiem nesmējas. Viņi ir pieņēmuši to, ka šie bērni dodas pie medmāsas, kad šis te process ir jāveic, un šis te projekts varbūt ir tas, kas vēl vairāk liek aizdomāties par to, ka tieši šis te citādais liek mums pašiem padomāt, kādi tad mēs paši esam, cik pozitīvi, cik atvērti, cik draudzēties gatavi. Bet nu ir pienācis laiks doties ciemos uz nākamo skolu, un mūs ar prieku sagaida Rīgas internāta vidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem. Labdien! Anna? Labdien! 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 Ļoti labi. Labdien! Rīgas internāta vidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem ir viena no senākajām skolām Eiropā un vissenākā Baltijā. Šajā gadā, 21. februārī, mēs nosvinējām 174. dzimšanas dienu. Tā kā priekšā mums ir skaists jubilejas gads, 175.
Skolā šobrīd mācās 97 skolēni, 55 skolotāji un 43 tehniskie darbinieki, kas nodrošina mūsu dzīvi internāta skolā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Mūsu skolā bērni mācās no visas Latvijas. Katrā klasē vidēji ir 7 audzēkņi. Tas ir ļoti būtiski, jo nelielais skolēnu skaits katram bērnam ļauj saņemt individuālu pieeju. Interesanti, kā tiek organizēts mācību process šajā skolā. Pēc izglītības programmas, skatoties pēc mācību plāna, latviešu valodas apguvēji ir veltīts praktiski vairāk kā puse no visām mācību stundām. Un valoda tiek apgūta ne tikai gramatika, ne tikai rakstīt un runāt prasme, bet valodas krājums tiek attīstīts un paplašināts. Tālāk korekcijas programmā valodas speciālisti, runas terapeiti strādā atsevišķi individuāli, veidojot katra bērna izrunas iespējas, veidojot un attīstot katra bērna dzirdes uztvērs. Skolēniem regulāri pārbauda dzirdi un strādā speciālajā dzirdes kabinetā. Labi, Madēra. Mēs piedāvājam vecākiem iespēju nākt pie mums un konsultēties, tāpat arī citu skolu skolotājiem un audzēkņiem, kā strādāt ar necirtīgu bērnu, kā viņam palīdzēt. Apgūt arī mazliet zīmju valodu, taktīlās zīmes, lai spētu vismaz sākotnēji sazināties. Dzirdes kabineta viena no funkcijām ir arī koordinēt darbu ar skaņu pastiprinošu aparatūru, un mums ir šī klausīšanās iekārta, kas darbojas FM sistēmā, un tā ir visām sākuma skolas klasēm un skolotājiem. Es domāju, jūs bijāt čaklas. Jā? Jā, bijāt čaklas. Bet tālāk mūsu ceļš ved uz vienīgo vidējo mācību iestādi Latvijas bērniem ar redzes traucējumiem – Strastmuižas internāta vidusskolu. Viņš uzvelk mūsu Annas kleitu. Anna tāda prāva. Jā. Uzsien lakatiņu. Mūsu skolā bērni var iegūt vidēju izglītību, un mums arī ir klases bērniem, kuriem bez redzes traucējumiem ir arī papildus attīstības traucējumi. Un, protams, ka ļoti, ļoti svarīgi, tad, kad mēs strādājam ar bērniem ar nopietniem redzes traucējumiem, zināt šo bērnu izglītošanas specifiskos jautājumus un šīs viņu specifiskās vajadzības mācību procesā arī nodrošināt. Pirmajā brīdī varētu šķist, kā tad lai mācās, ja nevar redzēt, kas rakstīts mācību grāmatā vai uz tāfeles. Tad noteikti jābūt citiem mācīšanās paņēmieniem. Kā tad īsti notiek mācību process neredzīgajiem bērniem? Šī malējā poga maina krāsas. Visas. Fonu un burta krāsu. Ir dažāds, bet man nepieciešamākā ir melns fons un balti burti. Ja mēs runājam par neredzīgiem bērniem, tad, protams, ka tas ir Braila raksts mācību procesā. Un, ja kāds domā, ka viņš var mācīt neredzīgu bērnu bez Braila raksta izmantošanas, tad, protams, viņš ļoti, ļoti dziļi kļūdās. Jo te man jāsaka tādu salīdzinājumu. Vai ja viens parastās skolas skolotājs iedomātos, ka viņa stundā vai klasē sēdošie skolēni varētu viņa mācību priekšmetu apgūt, neizmantojot mācību grāmatas un nerakstot? Protams, ka ne. Ja bērns nevar redzēt rakstīto rakstu, tad viņam ir jāizmanto Braila rakstu. Un tas nav nekas briesmīgs un baismīgs, tā ir vienkārši alternatīva rakstu zīmju sistēma, kur izmanto neredzīgiem cilvēkiem. Un visā pasaulē bērni un jaunieši mācās Braila rakstu, iegūst izglītību, iegūst vidējo, iegūst augstāko izglītību, konkurē darba tirgu, studē un tā tālāk. Ja to visu var izdarīt, ja iegūst atbilstošu izglītību. Un neredzīgiem bērniem bez Braila raksta tas nav iedomājams. Strastmuižas internāta vidusskolā, tāpat kā citās speciālās skolās, bērniem pieejamas dažādu kvalificētu speciālistu konsultācijas un palīdzība, regulāra redzes pārbaude un veselības stāvokļa kontrole.
Mēs esam speciāli iekārtojuši baltā, melnā sensorā istaba, kas patiesībā ir ļoti tāda, es zinu, ka ir dažādas ļoti sensorās istabas, ja, bet bērniem, kam ir redzes traucējumi, viņiem ļoti daudzi šie vizuālie stimuli nedara, jo tad viņiem tas varētu būt viens liels izplūdes pleķis. Tāpēc viņiem vajag ļoti konkrētus, ļoti spilgtus, atsevišķus stimulus, un tāpēc šīs istabas, kuras jūs arī redzējāt, viņas ir speciāli domātas tieši vairdzīgiem un bērniem, kam ir kaut kāds redzes atlikums palicis. Plus pie visa tā, tur arī stimuli, kas veic šo vispārējo sensoro stimulāciju, gan tausta sajūta, gan dzirdes sajūta, gan vispār vestibulārā visa stimulēšana un tā. Jā, tās ir visas lietas, kas tiek ikdienā izmantotas un kas tiešām dod ļoti labus rezultātus darbā ar šiem bērniem. Visās šodien apskatītajās skolās ir daudz jauku tradīciju un ārpus stundas aktivitāšu, gluži tāpat kā parastajās skolās. Mūsu skolā notiek arī diskotēkas, un bērni dejo. Un mums ir arī deju pulciņš. Mums ir tāda tradīcija, ka mēs katru gadu organizējam kādu šovu, kur mēs mēģinām iesaistīt arī vecākus un nākam kopā un dziedam un dejojam un skolotāji. Arī mums bija šovs dziederu skolotāji, dejoru skolotāji un talantu šovs. Tā kā mēs dzīvojam tikpat aktīvu un tikpat pilnvērtīgu dzīvi kā visas citas skolas. Esam pārliecinājušies, ka speciālās skolas nebūtu nenozīmē kaut ko sliktu un atbaidošu. Mācību process ir nodrošināts individuāli katram bērnam pēc viņa vajadzībām. Ārpus stundu dzīve arī ir aktīva un pilnvērtīga. Taču kas notiek ar bērniem pēc speciālās skolas absolvēšanas? Bērni var saņemt pavara palīga kvalifikāciju. Protams, tie bērni, kuri mācās A līmenī, ja, tie, kuriem tiešām tādas iespējas un spējas iekšējie resursi ir. Remonstrādnieka palīga kvalifikācija un konditora palīga kvalifikācija. Un diezgan veiksmīgi mūsu bērni strādā gan molā, mums ir tādi absolventi, kuri tur strādāja praksi. Un šobrīd viņi adaptējusies un strādā mola un citās kafejnīcās. Pēc pamatskolas beigšanas un raugoties, kā skolēni, pabeidzot skolu, kādas ir viņu iespējas tālākajai gan izglītībai, gan darbam, esam sākuši piedāvāt pamatizglītības profesionālo programmu ar iespēju iegūt mājsaimnieka kvalifikāciju. Un no šī mācību gada arī vidējās izglītības programmu, kuru iespējams saistīt vai nu ar darbu, vai nu ar studijām citā profesionālajā mācību iestādē. Runājot par profesionālo izglītību, lielākas iespējas ir vairdzīgajiem jauniešiem. Toties neredzīgie jaunieši daudzi tiešām stājas augstākās izglītības iestādēs un studē, jo es uzskatu, ka mūsu skolā viņi iegūs ļoti labu izglītību. Un patiešām viņi ir arī nevien spējīgi iestāties, viņi ir arī spējīgi studēt, turpināt studijas un arī pēc tam atrast darbu. Un, protams, ka tās jomas, kuras viņi var studēt, tas ir valodas, tā ir mūzika, tā ir socioloģija, vēsture. Un šajās jomās arī viņi lielākoties mācās. Raidījuma turpinājumā iepazīsimies ar Latvijas Jātnieku federācijas paralimpiskās sekcijas sportistu Oskaru Lukauski, viņa ģimeni un sasniegumiem. Cilvēks ar īpašām vajadzībām nebūtu nenozīmē pilnīgu izolāciju un atteikšanos no tādām dzīves aktivitātēm, kā piemēram sports. To spilgti apliecina mūsu šodienas raidījuma varonis. Oskara Lukauska diagnoze ir cerebrālā trieka. Ārsti paredzēja, ka staigāt viņš nevarēs. Taču Oskars ir izcils Latvijas Jātnieku federācijas sportists ar iespaidīgiem sasniegumiem. Protams, tas sasniegts pieliekot milzīgu gribas spēku, kā arī saņemot lielu ģimenes atbalstu. Oskars bija ļoti gaidīts brālis. Māsai jau bija 3 gadi, viņai bija apsolīts, ka viņai dzimšanas dienā būs brālis. Jo pilnīgi nerēķinot, un tā mums ir sanācis, kad abi bērni ir dzimuši gan arī vienā dienā. Vienam ir 26. otram 27. oktobris. Māsai 27. oktobris, un tā tad vienu dienu iepriekš, 3 gadu jubileju, viņa saņēma šo dāvanu brāli. Man bija liels prieks, ka man ir brālītis, ka man tā ir dzimšanas dienas dāvana. Un es esmu, lai arī kāds viņš būtu, es esmu ļoti laimīga, ka man ir brālis. Un faktiski problēmas ar Oskaru atklājās tikai tad, kad viņam jau bija gads.
kad viņš ir nopietnāk slims un kad nav tik viegli neiesmas dzīvē. Bet mēs ar tēti bijām jauni cilvēki un kaut kā bijām diezgan optimistiski, neskatoties to, ka tie 90. gadi bija tādi, kādi viņi bija. Mēs cīnījāmies, darbojāmies, strādājām, meklējām dažādas iespējas. Nu, un tā mēs esam panākuši. Oskars mums ir ne tikai vienkārši puisis, jā, bet ir sportists un diezgan nopietns sportists. Oskars pirmo reizi Latvijas vēsturē piedalījās pasaules speciālajā olimpiādē Grieķijā, kur izcīnīja godalgotas vietas savās starta grupās. Brālis cīnījās par zeltu, bet beigās dabūja sudrabu. Un atvedām no Grieķijas mēs 2 sudraba medaļas un 1 bronzas medaļu. Un pašiem bija ļoti liels prieks. Tik labus rezultātus izdevies sasniegt arī pateicoties Latvijas Jātnieku federācijas paralimpiskās sekcijas vadītājai Darjai Tihomīravai, kura neatlaidīgi un mērķtiecīgi strādā šajā nebūtu nevieglajā jāšanas sporta jomā. Mums ir dažādi bērni un arī pieaugušie cilvēki. Ir cilvēki ratņkreslā ar mugurkaulu lūzumiem, ir bērni ar cerebrālu trieku, ir bērni ar garīgām problēmām, ir arī neredzīgs jātnieks, 2 neredzīgie sportisti. Un, protams, viņus visus apvieno to, ka tas sports var pilnībā mainīt cilvēku dzīvi, kļūt par mērķi, par lielisku dzīves sastāvdaļu un arī celt tā cilvēka ar invaliditāti pašapziņu, kas ir īpaši svarīgi bērnam, jo bērns veidojas, aug. Diemžēl pagaidām Latvijā nav daudz tādu treneru un vietu, kur pieņemtu bērnus invalīdus. Arī vecākiem dažreiz ir lielas bažas un šaubas par to, vai bērns spēs panākt kādus rezultātus. Es gribētu aicināt gan vecākus, lai vēd bērnus, lai trenēs, gan pieaugušus cilvēkus, kuriem ir gadījusies nelaime un lai tomēr nāk un trenēs un ieraug kaut kādas jaunas aicinājumus dzīvē, gan staļļu īpašniekus un trenerus, lai piedāvā tādu pakalpojumu, lai ņem tādus cilvēkus nebaidās un trenē, jo ļoti daudziem ir bail paņemt tādu bērnu, bet, kā jūs redzat, viņi mums jāiet kopā ar citiem jātniekiem, un viss ir iespējams. Nav nepieciešami nekādi īpaši un specifiski apstākļi, lai tā cilvēks ar invaliditāti varētu trenēties. Tā kā es uzskatu, ka pēc iespējas vairāk staļļiem vajadzētu piedāvāt tādu pakalpojumu. Oskaram ļoti paveicies ar vecākiem un māsu, jo viņi tiešām velta puikam daudz uzmanības, lai viņš spētu pilnveidoties un celt savu pašapziņu. Bet viegli nav, jo visiem tas ir pamatīgs darbs. Sapratām to, ka tas ir darbs. Un šobrīd mēs varam arī pateikt pārējiem vecākiem noteikti, kad arī vienkārši ikdienas darbs, ikdienas katru dienu darbiņš dod ļoti, ļoti labus panākumus. Protams, ka tas ir grūti izvadāt, ir jāmēģina savu ikdienu mainīt, tā, lai būtu bērnam vajadzība, bet to var izdarīt. Taču, diemžēl, ne visiem vecākiem, ne arī pašiem bērniem izdodas saglabāt tikpat daudz optimismu un pozitīvismu. Ko darīt, ja liekas, ka vairs nav spēka un dzīvesprieka, pastāvīgi nomoka bezizējas sajūta un depresija? Ir mums tādi pacienti, kuriem tieši pusauģu vecumā sākās depresijas, jo viņi saprot, ka viņi nav tādi kā visi bērni, ir kaut kādas lietas, kas viņiem varbūt nekad nenotiks kā citiem, vai notiks daudz grūtāk un sarežģītāk. Un tad ir šie gadījumi, kad bērni tiešām arī ar nopietnām depresijām nonāk stacionārā un ir nepieciešama arī medikamentoza terapija. Tāpat arī vecākiem, ja šīs reakcijas un depresīvie stāvokļi ilgas, droši vien, kad ir jādomā un ir jāgriežās arī pēc palīdzības, medikamentu ziņā, jo bērns arī ļoti uztver vecāku noskaņojumu, vecāku stāvokli, un ja vecāki ilgstoši būs depresīvi un netiks galā paši ar sevi, tas arī var ietekmēt tālāk gan bērna ārstēšanos, gan bērna emocionālo stāvokli. Un, protams, ka brīžam ir tā, ka tev nolaižās rokas, jo tā padomā, Oskaram jau ir 22 gadi, un ja es paskatos uz savām vienaudzēm, māmiņām, viņām jau ir savas intereses, savas domas, un viņas iet tur, man joprojām tomēr
ikdienā ir jārēķinās to, ka man ir Oskars, ka man ir jāved uz skolu, ka man ir pulciņš, ka man ir vingrošana, ka man ir baseins, ja? Ka tu faktiski esi nepārtraukti tomēr pielāgots šim bērnam. Mums ir kaut kā ģimenē izdevies tas, ka mēs mākam viens otru atbalstīt. Mums atliek tikai novēlēt saglabāt šai jaukajai ģimenei tikpat daudz enerģijas un optimisma, bet Oskaram jaunus sasniegumus, uzvaras un balvas. Savukārt visus pārējos gribētos aicināt nebūt vienaldzīgiem pret līdzcilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sevišķi bērniem. Latvijā ir 61 speciālā skola, kur mācās simtiem bērnu, tāpēc nevaram vienkārši izlikties, ka šo cilvēku nav. Mēs esam katrs dažādi un atšķirīgi, ja, un jo mēs vairāk esam visi kopā, jo mēs daudz vairāk viens no otra iemācāmies. Ja, mums attīstās vērtību sistēma, ja, un mēs arī kā cilvēki esam emocionālāki, patiesāki, ja, un spējam viens otram palīdzēt. Un palīdzam nevis tikai uz Ziemassvētkiem kaut kādā noteiktā laikā, bet mēs patiešām arī ikdienā visu gadu laikā esam tādi. Varbūt tieši mēs varam kaut kā palīdzēt gan bērniem, gan viņu vecākiem. Un te nav runa par materiālu palīdzību vien. Reizēm vēl svarīgāks ir morālais atbalsts. Labs vārds, patiesas smaids un uzmundrinājums īstajā brīdī. Tas ir tik vienkārši un dabiski, taču ļoti iedarbīgi. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Lai jums jaukas brīvdienas!